3 lietas, labas lietas, vai ne? Kas šobrīd ir aktuāls. To, ka vecāki neprot dzīvot savu dzīvi. Un visu tikai bērniņiem, bet nes kāpēc, ka vecākiem slikta, tie bērniņi izliekās, ka neko neredz. Kas tu pie tā vainīgs? Pasakas saklausījušies, seriāls saskatījušies, vai tiešām ir viegla dzīve. Nu, viegla dzīve nav arī karaļnamos. Un vēl senos laikos galīgi nebija viegli dzīve, kaut karaliene, bet tikai dzemdētāji, ja? Jo vairāk bērnu, jo karalim vairāk iespējas iekarot citas zemes caur bērnu laulībām. Nu, bet tā jau nav šodienas realitāte. Mums bērni ir jāiemāca strādāt, izdzīvot, žēlot viņus nevajag, un nedrīkst ļaut viņiem ar mums manipulēt. Un jāprot teikt nē. Visi ir manipulātori. Tā ir cilvēka daba, viņa nav jauka. Mēs jau arī mēs jauki neesam. Cilvēki vien esam. To dara arī dzīvnieki. Nu tad, kad tā pasaule ir kājām gaisā, ka šodien jauni cilvēki dzīvo kopā un paņem sunīt vai kaķīt un tur to bērnu vietā, tas arī ir stulbi. Es arī mīlu dzīvnieks, bet dzīvniekiem ir sava vieta. Bet paiet gadi, un nav to bērnu, tad, kad ļoti grib. Un tad es ar savu skatienu un savu redzējumu varu šodien teikt, kāpēc tik daudzām sievietēm visā pasaulē nav bērnu un neizdodas arī mākslīgās apaugļošanas. Protams, tas nozīmē 14, 15 gados uzsākt attiecības, kā viņi saka, lai gan es teicu vienkārši seks un pretapaugļošanās līdzekļi, jo tās tomēr ir hormonu tabletes. Sagrauj visu sistēmu. Un tad, kad nu grib, bet tad jau ir 30 pāri, tad ļoti bieži nekas nenotiek. Un tad viens otru vaino. Lai gan, ja vaina runā, tā vaina mēdz būt arī vīriešiem, ka viņi nespēja radīt pēcnācēju arī šodien, un arī citos laikos tā ir bijis, jo nomaina vīru, un tas bērns ir. Un 70% gadījumos ir jāskatās uz vīrieša produktīvo veselību, un tā ir smēķēšana un alkohols, kad vienkārši viss tur ir kļuvis lēnāks. Un jo lēnāks, jo nīgrāki, dusmīgāki un neapmierinātāki, tad arī vardarbīgi. Un varbūt tādiem cilvēkiem nemaz nevajag bērnus. Bērns ir dāvana. Tā ir Dieva dota dāvana. Tā ir arī ļoti liela atbildība. Jo tas cilvēku bērns ir jāizaudzina par kārtīgu cilvēku. Kas zina, kas ir gods, kas zina, kas ir mīlestība, un kas zina, kas ir pienākums. Arī tas ir jāiemāc. Tā kā pēdējos 35 gados, gan Latvijā, gan citur pasaulē, un varbūt es teikšu, tas kāds man nepiekritīs, tas dzelzs priekškars mums tomēr daudz ir palīdzējis. Mēs neesam tik dziļā bedrē iekrituši kā tā rietumu pasauli. Mums, protams, būs lielāka iespēja no tās bedres iznākt laukā, un mēs to iespēju izmantosim. Jo es ticu jaunai paaudzei, man atkal zvana jauni puiši un grib parunāt. Ar viņiem labprāt. Viņi ir apmulsuši, bet es jūtos ļoti pagodināta, ka man šie jaunie vīrieši uztic. Man, vecai tāmtei, esmu veca, bet es ar to arī lepojos, jo man ir tas viedums un man ir tā pieredze. Un paldies Dievam, dievdots spēks un spējas. Un tāpēc varu kalpot savai tautai un ne tikai savējai, un daru to ar prieku. Es jums arī novēlu visu darīt ar prieku. Pamēģiniet, lai tā prieka jums būtu vairāk. Nu, kādas neveiksmes jau arī būs, bet kā tad mēs varam uzzināt, kā nevajag? Mums jau vajag tās sāpes un neveiksmes, tad mēs par cilvēkiem paliekam. Lai dzīvo cilvēks.